Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 3. grāmata. 23. nodaļa. Cīņa par un pret savu laimību. Tiklīdz Ieva bija nomazgājusies, pārģērbusies, sakopusies un izkravājusi no līdz paņemtā pārtikas groza dažus uzkožamos, sāk ieturēt pusdienu, kad dzirdēja pie durvīm pieklauvējam. Viņa atslēdza durvis, domādama, ka nu būs atbraucis arī vecais lielskungs, bet ienāca skolotājs. Priecīgs viņš stāstīja, ka naktsmāju sarunājas sev tepat tūmā, otrā iebraucamā sētā, bijis arī jau gada tirgū, kas atrodoties pilsētas nomalē pie ezera vārtiem. Redzējis jau zvēru un kumēdiņu būdas, tikai iekšā nekur negājis, gribot iet ar viņu reizē. Pie vienas kumēdiņu būdas iekšā laidējis saucis, kā tur esot kāds vīrs, kas liekšot pats sev pāri galvu. To īsti vajadzētu redzēt. Ieva bija gatava līdzgājēja, tik aicināja viņu arī iepriekš uzkost. Vāri ieoderēt, nebūs par ļaunu, pilsētā neesmu vēl nekā ēdis, bet kas tā par reizu būs, ko tagad ēdīsim, launaks vai palaunaks? Viss reizā, varbūt arī vakariņas klāt. Kam gan šajā pilsētā, lai būtu laika ēst katru reizi atsevišķi, kad tik daudz, kur jāiet, jāredz? Iesāka viņš savu ievoderēšanu ar to, ka visus gardākos kumosus ņēma un sniedza viņai, gan nolikdams uz viņas šķīvja, gan dodams tieši mutē. Viņa lūdz to nedarīt, jo pati varot dabūt, zinot arī labāk nekā viņš, kas ir gardāks un ko pati vēloties, tomēr nebija viņš atrunājams. Acīm redzot, iemīlējies jaunieklis varni gribēja gar viņu darboties, un viņai pašai tas arī bija tik ļoti patīkami. Cik neizsakāmi jauki taču bija, kad viņš ar vienu roku satvēra un turēja viņas roku, lai tā nekavētu viņu pasniegt, vai arī atkal kaut ko un vismīļāk taisna mutē. Viņa tad atkal ņēmās savukārt ēdināt viņu. Tā viņu lakstošanās sākās pa jaunu. Šenu varēja darīt to labāk nekā karietē, jo te nebija ne kučiera, ne cita kāda, kas varētu ko pamanīt. Jā, tas bija labi, tā bija laime. Tā domāja sevi Ieva, bet arī reizē nelaime, jo viņas iemīlnieks jutās šeit drošāks, arī saprasdams, ka šeit neviens viņus nenoglūnēs. Skūpstīšanās, apkampšanās, auklēšanās sākās tur, kur pirmīt palika, un likās nemaz negribēja rimties. Beidzot, Ieva nolēma saņemties un būt nopietnā, jo viņai, kā jau vecākajai, taču vajadzēja pirmai kļūt prātīgai. Sāka viņa savu nopietnību izrādīt ar to, ka solījās sūdzēt viņa mātei, kāds viņas dēls ir nerātns, bet viņš to visu uzskatīja tikai par joku. To tu vari darīt, tik līdz pārbrauksim mājās, un ja māte man neļaus tevi mīlēt, tad es to nedarīšu, bet tagad daru, kas man patīk. Pati taču arī dzirdēja, ka māte man taisni pieteica cienīt un mīlēt labo krustmāti, un to es nu daru. Nedomāju arī, ka māte man liektu to, ko reiz vēlējusies un vēlējusi. Mana māte arī pati nav nekāda svētā. Esmu pa ļaudīm diezgan dzirdējis, ka jaunās dienās viņa tāpat dienējusi muižā pie istabām un bijusi ar lielkungu draugā, kā tu tagad. Tātad mēs visi esam vienādi grēcinieki. Ir es, ir tu, ir mana māte un arī pats vecais lielkungs, kā visu šo mazo sīko grēcinieku dižais priekšnieks. Bet nu Ieva tiešām kļuva nopietna, pat dusmīga, nosaukdama viņu par nekauņu puiku, ka nevien tādus nepiederīgus vārdus uzdrīkstas runāt, viņa dzirdot par veco labo lielkungu, kas viņu pašu licis izskolot un devis tam tādu labu vietu. Bet ņem vēl mutē neatļautus vārdus par sava paša māti. Kā tas saskanot ar 4. bausli? Vai labam dēlam tas tā pieklājoties? Viņa māte, kaut arī jaunās dienās bijusi muižā pie istabām, tāpat kā daudz citas, tomēr tagad esot godīga sieviete, krietna saimniece un vislabākā māte saviem bērniem. Nekad nesot dzirdēts, ka bērni, kur būtu pārmetuši savai mātei viņas jaunības dzīvi, sevišķi vēl, ja tā dzīvojusi nevis pēc savas gribas, bet uz lielkunga pavēli, un varbūt ar vecāku ziņu vai pat paskubināšanu. Jo kur gan agrākos laikos būtu radušies tādi stipri un droši sētu ļaudis, kas būtu uzdrīkstējušies nepaklausīt kungu pavēlēm? Pat visvienkāršākie, visrupjākie zemnieku dēli un meitas, nekā nepārmetot saviem vecākiem par viņu grūto, moku pilno dzīvi agrākos vergu un klaušu laikos. Bet viņš, skolotājs un vēl tāds jauns zeņķis, uzdrīkstas nepieklājīgi runāt par savu māti.
Vai viņš zinot, vai varot maz jau iedomāties, ko viņa māte būdama muižā savā laikā izcietusi, kādas asaru traumas izlējusi. Es istabenes dzīvi un nedzīvi mūsu muižā pazīstu, un tāpēc nesaprotu, kā var rasties kāds cilvēks, kas šādu nelaimīgu sievieti apvaino un te ko pārmet. Tā tu mani arī laikam nicini, kad nekaunies pats savai mātei pārmest šādu dzīvi. Tā viņa stingri noteica, un tad sāka strauji šņukstēt, nespēdama vairāk nekā runāt, kā tik pusbalsī kungstēt. Ak vai, kāda ir pasaule, kāda dzīve, kādi cilvēki. Tādu nopietnu virzienu bija ņēmusi viņu tik viegli un vaļīgi iesāktā lakstošanās. Ieva jutās it apmierināta, ka tas tā bija noticis, jo viņa domāja, ka kastīgais jauneklis būs satriekts un kļūs prātīgs. Kaut gan šis nerātnais rūduls tai patika, kā pati debesu dāvana, tomēr viņa saprata ļoti labi, ka viņu mīlestībai nav lemts ilgs mūžs, un ka tāpēc ir vienīgi pareizi, ja abi jo drīz uzmostas no jaukā, kopīgi sapņotā sapņa. Tālāk viņa, lai gan tīri sāpīgā balsī šņukstēja un vaimanāja, sevi tomēr priecājās, kā varējusi būt tik stipra un stingra. Bet arī jaunieklis kļuva nopietnas. Piecēlies, nostājies viņai priekšā, uzspiedis dūri uz galda stūra, it kā vēlēdamies visam tam, ko teiks, piedot vairāk svara. Viņš iesāka lēnā, dziļā, bet drebošā balsī, kā sevī taustīdamies un meklēdams vārdus. Jā, tu sauc mani par zeņķi, par nekaunīgu zeņķi. Nu, lai arī, varbūt tāds esmu, es nicinot savu māti, pārmetot tai viņas jaunības grēkus, nevarot saprast viņas dzīvi. Bet tu to saprotot, pazīstot, un es tad laikam nicinot arī tevi. Tā tu teici. Esi droša, ka līdz šim neesmu tevi vēl nekad nicinājis, ne reiziņas. Kā labi, lai būtu to darījis. Es tevi pazīstu, tevi saprotu. Tu esi gājusi to ceļu, dzīvojusi to dzīvi, kāda tev priekšā gadījās, no kuras varbūt gribēji, bet nevarēji izvairīties. Gluži tāpat, kā to dara lielā daļa cilvēku pasaulē. Nu, kas tur nicināms? Par ko man tevi līdz šim nicināt? Bet, kur es tevi pazīstu tuvāk, kur esmu kļuvis tev vistuvākā tuvumā, kur šis brīnišķīgais brauciens vasaras naktī, šis jaukais sapnis divatā, mūs tā sakot ir atdevis vienam otru. Ja tu vēl gribētu palikt muižā, neatmestu vecajam lielkungam ar roku un nenāktu man par sievu, tad gan, gribot negribot, būtu tevi jānicina. Tagad ir tavs liktenis tavā varā. Tu vari godīgu nabaga jauniekli vai, kā tu saki, zeņķi, kas tevi mīlē par visu vairāk pasaulē, darīt bezgala laimīgu, kļūdama par viņa sievu. Bet ja tev nav patikas vai dūšas to darīt, tad paliec arī turpmāk šim netiklajam vecim par gultas drauguleni, un tad spried pati, vai es, kā arī visi citi godīgi cilvēki, varēsim tevi cienīt vai nicināt. Es zinu, ka tu mani mīli. Varbūt tikpat patiesi un kaislīga kā es tevi. Ja tā nebūtu, tad tu tā neaizrautos, neaizmirstos, un arī tā necīnītos pati ar sevi, bet it vienkārši aizgrieztu man muguru vai izmestu mani pa durvīm ārā. Jā, es zinu, ka tu mani mīli, bet saki, vai tev būs dūša saraut visas tās nelikumīgās važas, ar kurām šis netiklais vecis kā ļauns zirnēklis ar saviem vārtakšļiem saistījis tevi pie sevis, un vai gribi sniegt man roku, un kļūt man par likumīgu, laulātu sievu? Labais zēn, cik tu godīgi domā par mani, izsaucās Ieva saķerdama, ar abām rokām sev galvu un dziļā sirsnībā, lūkodamas skolotājiem acīs. Tikai goda domas man ir ar tevi prātā, cits nekas, viņš atteica. Bet, lai es kļūtu tava sieva, kā tas vairs iespējams? Tu esi skolotājs un apreciesi istabeni, izbijušu barona draudzeni. Ko teiks ļaudis? Ar kādām acīm skatīsies skolēni uz tevi un mani? Kur mēs divi tādi iesim? Viņš mani arī nekad neatlaidīs, viņš tāpat iemīlējies kā tu. Neatlaidīs tevi, turēs tevi, tāpat kā vēlns pasakā apakšzemes pili ievestu princesi. Un sen laiku pasaku niedrītim, vai citam kādam spēkonim vajadzēs laikam nākt tev atbrīvot.
Bet vai tagad maz jēl ir vēl kur tāda verdzība, kā kungs var pie sevis turēt kādu skuķi pret viņas pašas gribu? Domāju, tagad taču ir pilnīgi brīvības laiki, un katrs var iet un dzīvot, kur pašam patīk. Arī lielkunga mīļākā var to darīt. Un kā tu domā būt še vecā lielkunga celtā skolā par skolotāju, kad gribi tam atņemt viņa mīļāko? Tikai pazaudēsi vietu, tas būs viss. Tu domā, man vietas dēļ ir tādas aplamas bažas? Vietu dabūšu, kur gājis, lai gan varbūt ne tik labu kā te, ja man taču ir apliecība, ka esmu beidzis semināru, un tad man ir pilnas skolotāja tiesības, bet tādus skolotājus tagad meklē dažā pagastā, tik nevar atrast, tam ka to ir liels trūkums. Un vieta, laba vieta, vai tad cilvēka dzīvē laba vieta, ir taisni tas lielākais. Dzīvot labā vietā būtu jau gan patīkami, bet ko visa labā vieta var līdzēt, ja mana dvēsele ir neapmierināta? Ja esmu nelaimīgs, un ja man visi prāti, visas domas ģilgojas pēc radniecīgas dvēseles, ko esmu iemīlējis vairāk par visu, bet kas nav pie manis, kas dzīvo kopā ar izvirtušu veci un nodar tam par izpriecas priekšmetu. Saki, kam šim vecim taisni tu esi vajadzīga, tā daļākā no latviešu meitām, kādu līdz šim esmu redzējis un ko esmu iemīlējis vairāk par visu? Viņš ir vācietis, lai meklē sev kādu no vācu skaistulēm. Bet tu esi zemnieku meita, tev jākļūst zemnieka dēlam par sievu, viņš noteica stingrā, gandrīz skaļā balsī un satviera viņas rokas, tā kā viņa it iztrūkusies iesaucās. Kurš rūd? Ne tik dikti. Izdzirdies vēl citās istabās. Kāds tu esi dūšīgs? Nebija no tevis nekad domājusi. Tamdēļ, ka cīnos par savas dvēseles laimību. Zini, ja cilvēks dzīvē, kur atradis to, kas tam šķiet visaugstākais, vislabākais, tad tam vajag censties visiem godīgiem līdzekļiem to sasniegt. Kas to nedara, tas nav nekāds cilvēks. Ai, mīļā, tu nekā nezini, kāda ir pasaule, kāda ir dižanu cilvēku dzīve, viņu augstākie mērķi un centieni. Vecis tevi tikai labi ģērbi un ēdina un vantina kā lelli pa savām netīrām rokām. Nekādu augstāku gudrību, dzīves ceļus un mērķus viņš vai nu negrib vai nespēja tev parādīt. Bet es tev rādīšu pavisam jaunu dzīvi, tik skaistu, tik diženu. Es tevi iepazīstināšu ar Gēti, Šilleru un citiem lielajiem vācu dziesminiekiem un rakstniekiem. Visu tev lasīšu priekšā, iztulkošu, izstāstīšu. Tev atklāsies pavisam jauna, plaša, gaiša pasaule, par kādu tev līdz šim nav ne jausmas. Tu dabūsi zināt, kā lieli ievērojami cilvēki pa gadsimteņiem dzīvojuši, cīnījušies, sasnieguši savus mērķus vai arī gājuši bojā. Tad tu skatīsies uz dzīvi un cilvēkiem citādām acīm nekā līdz šim. Tagad tu laikam domā, tu nevari būt mana sieva tālāk, ka esi vecā barona, mana īstā tēva mīļākā. Bet es tev izstāstīšu, ka ķēniņa dēls Dons Karlos bijis arī iemīlējies savu skaistajā pamātē. Tu laikam sevī domā, mani tikai slepeni aplēmot ar savu mīlestību, tāpat kā Berlihingenas Getsa drāmā skaistā kundze Adelheida to dara ar nabaga zēnu Franci. Bet nē, ar tādu mīlestības aplēmojumu es nekad nebūtu mierā. Man vajag tevi visu un tikai vienam pašam un vienād vien. Visu vai nemaz? Mīlestības druskas, kas nokrīt no pēduša veca iemīlnieka bagātā galda, es negribu. Un ja vecis ir prātīgs, tad viņam neatliek nekas cits, kā darīt pēc grāfa Saverna priekšzīmes Šillera balādē par gājienu uz dzels cepli, kā tas saka savai kundzenei un godīgiem zēnam Fridolīnam. Ejiet un esiet viens otram mīļi. Ieva, kas no iekarsušā jaunekļa sajūsmas straumē plūstošajiem vārdiem maz ko paspēja satvert un saprast, vairāk neko nezināja atteikt, kā tam atgādināt viņa pienākumus. Rūdi, ko tu visu tik nesarunā? Saki pats vai skolotājam un vēl tik jaunām cilvēkam, kāds tu esi, tāda izturēšanās piederas? Kā tu varēsi nopietni un godīgi mācīt bērnus, kad tev tādi nedzirdēti nodomi prātā? Celties pretī lielkungam un diezin ko vēl ne? Kur tas ir dzirdēts? Ak, cik tas ir dzirdēts! Simtiem un tūkstošiem reižu tas ir noticis visās pasaules malās, kur lielkungi ir darījuši citiem pārestību. Tik tu, mīļā, no tā nekā nezini. Un par manu amatu un bērnu mācīšanu tu nebēdā. Domāju, to visu izdarīšu uz labāko. Esmu taču gājis cauri labu skolu, un to beidzot direktors mums deva ceļā līdzi gudru pamācību, kā dzīvot un strādāt, un kā izturēties arī pret saviem priekšniekiem. Viņš teica,
Nekad neaizmirstiet, ka jums jāstrādā miera un mīlestības darbs, sējot un dēstot bērnu sirdīs prāta un gara gaismu un Kristus mīlestību. Tālāk esiet it kā Kristus mācekļi, visu paciesdami lēnprātībā, un kur jūsu mācību nesaprot un neuzņem, tur nedomājiet uz ļaunu, bet nokratiet pīšļus no kājām un ejiet savu darba gaitu tālāk. Naidu un dumpi nemeklējiet ar saviem priekšniekiem un citiem dzīves stiprajiem, labāk zemojieties viņu priekšā, un, ja vajadzīgs, lokaities un liecieties, bet, ja esat noliekušies jau līdz zemei, un ir tad vēl nepietiek un grib celt jums kāju pat uz pakausi virsū, tad gan vairāk necietiet, celieties augšā un pretojieties ar visiem līdzekļiem, kādi vien godīgam cilvēkam godīgā cīņā atļauti. Var sakot, tad jākampj milnerokā un jāstājas varmākam pretī. Tādi bija mūsu direktora vecā Sadovska tēva vārdi, un pēc tiem es gribu rīkoties arī šī pašā reizē. Saki, mīļā labā krustmāte, dārgā Ieviņ, kad es tevi esmu tik patiesi iemīlējis un vēlos sev par godīgu sievu, bet ja vecais būtu mūsu mīlestībai pretī un negribētu tevi atlaist, vai tad tas nebūtu no viņa puses tikpat kā kājas celšana mums uz pakausi, un vai tad mums nav tiesības stāties tam pretī, ar visiem līdzekļiem, kādi vien mums pieejami. Nospiestiem taču jāgādā sev taisnība un brīvība. Rudolf, kur tu savā aizgrābsmā esi tālu jau aizbrāzies, tīri kā vieglais straujais pavasara vējš. Tāda gudrība, par kādu tu stāsti, vārdos jau izklausās ļoti jauka, bet pašā dzīvē tas ir citādi. Tu mani ieraudzījis, iemīlējies un gribi nu sev par sievu. Bet es taču sen jau vairs neesmu brīva. Lai gan neesam laulājušies, tomēr esmu lielkungam tikpat kā likumīga sieva. Man jau arī no viņa ir dēls. Ko teiktu, ko domātu vēlāk mans zvaunis par tādu savas mātes izjukušu dzīvi? Ieva bija gribējusi būt pret dedzīgo jauniekli nopietna, tā domādama to visdrīzāk padarīt prātīgu. Bet tagad viņa bija pārliecinājusies, ka arī viņš var būt ļoti nopietns, un saka tad viņai tādu patiesību acīs, uz kuru viņa dažā labā vietā nespēja nekā atbildēt. Runā taču viņš vēl gudrāk nekā mācītājs un tik droši, ka jādomā viņam pasaule piederētu. Ko lai ir tādie saka? Viņa tamdēļ sevi nolēma pāriet labāk atpakaļ uz jokiem un ņemt visu lietu no vieglās puses. Vai zini ko? Tu esi pārāk strauji, pārāk iedomīgs un pārāk untumains jaunieklis. Visu, ko tu iedomājies, iegribies, to tu tūliņ vēlies izdarīt, viņa teica, atbrīvodama savas rokas un atkāpdamās atpakaļ. Tā ir zīme, ka tu esi ļoti izlutināts. Māte tevi maz rājusi, bet rājienu tu esi bieži pelnījis, arī šodien pat. Būtu tagad te tava māte, es liktu viņai rāt tevi uz nebēdu, bet kad viņas te nav, tad es pati gribētu tevi rāt, tā kā tev ausis vien sviltu. Labs padoms. Rāsimies tad paši. Iesaucās viņš tīri priecīgs. Rāju un gāni tu mani kā zinādama, un es atkal tevi. Ļaunā neņemšu nekā. Darīsim tā, kā apdziedātājas sētu kāzās. Izgānās uz visām pusēm, tā kā bailes mets klausoties, un tomēr ļauna prāta ne uz vienu neturēdamas. Es uz tevi gan turēšu ļaunu prātu un rāšos no tiesas, tu negantais. Nu tad tik sāc. Nē, ja sāc tu esi vīrietis. Un viņš, piegājis tai tuvāk, jautri un priecīgi pusbalsi sauca. Ak, tu nekrietnā krustmāte, tu gribi ar mani tik galoties kā kaķe ar peli, bet nopietni tu nekā nedomā. Ak, tu aplamnieks, ko ar tevi var domāt nopietna? Tu vēl esi puika. Ak, tu mazais rūdītis, un tu esi mazā ieviņa, ak, tu ievele, tu ievuks, tu ievuža, tu vuža, tu cieba, tu ciebele. Tā mani neviens nesauc. Mani sauc tik ievu vai ieviņu, vai arī ievužu. Nekā, ievas sauc gan arī par ciebām, sevišķi, kamēr tās ir mazas. Jā, citur tā gan sauc. Nevien, kamēr ir mazas, bet arī, ja vienās mājās ir 2 vai vairāk ievas, tad izšķirības dēļ mazāko ar vien saukā par ciebu. Tikai mani tā neviens nesauc. Mūsu pusē to tā nav ieņēmušies. Bet es tevi tā saucu. Nu, tu cieba, tu ciebele, tu mazā ciebiņa.
Es atkal tevi sauc, kā es gribu. Tu rūdulis, tu rūduzis, tu rudacis. Ak, tu muļķa meitene, man nemaz nav rudas acis, bet zilas. Par rudaci tu mani tik tālu apsauc, kā tev laikām kāds rudacis, kur patīk. Un mani par savu vīru negribi tik tālab, ka tev muižā ir laba un viegla dzīve. Tu esi tāda pat izlutusi un izpeikusi, kā visas kalna māsiņas, kas tik gribi jārēties ar puišiem un uz godīgu dzīvi nedomā. Ak, tu bezkaunīgais mutes bajārs, tu pats esi savas skaistās mātes palutušais, izpeikušais, skaistais dēliņš. Tu esi vislielākais visgribis pasaulē. Tik līdz ko ieraugi, līdz tūliņ tev vajag to dabūt. Bet mani tu nedabūsi par savu sievu. Es tevis negribu. Viņa visā sejā sagdama sauca pusbalsī un pieliekdamās tam tuvāk, it kā baidīdamās, lai kur kāds cits nedzirdētu viņas vārdus. Ko es gribēšu, to dabūšu. Tev vīzdegune, es padoma neprasīšu. Ak, tu kāds vārēns, jā, tu jau esot kunga dēls, bet es tev rau parādu knipi. Un tu atkal esi lielkunga mīļākā, tu bezkauņa, veca vīra pavedēja, musinātāja un priecinātāja. Beidzot viņiem pietrūka vārdu, un nebija nevienam vairāk ko teikt, kā tikai tu. Un tu čukstēdami, ieslīga viens otram rokās, kaislīgi apkampdamies, kā neprātā skūpstīdamies un klusu smiedamies, priecājās par šo savādo rotaļu, kādu līdz šim neviens nebija pazinuši, bet kas tiem tā bija patikusi un sagādājusi abiem tādu neizsakāmu prieka baudu. Nepatīkamā nopietnība bija izgaisusi, nezin, kur palikdama. Rūgtā īstenība nemocīja vairs nedz vienu, nedz otru. Vieglais jautrības un smieklu gars bija nācis atkal pār abiem, un viņi jutās abi bezgala laimīgi. Viņa pirmā atgūdamās no saviļņoto jūtu reiboņa pēc brīža teica. Bet tev jāiet projām. Šodien staigāt un pilsētu skatīties vairs neiesim, ir jau vakars. Pēc pagājušās nakts izvārkšanas šonakt labi izgulēsimies, un rītu tad iesim un visu redzēsim. Tālab, ej uz savu naktsguļu, un ja tūliņ neiesi, es tevi sviešus izsviedīšu pa durvīm. Viņš tīšu negāja. Viņa devās sviesto ārā, pakampusi viņa cepuri, viņa to uzspieda tam galvā un tad sagrābus to abām rokām rāva un grūda uz durvju pusi. Tik patīkami taču bija apkampt atkal šo brašo jauniekli, ar to cīnīties un grumties. Bet viņš izrādījās stiprāks. Ar vienu roku ievu saķēris, viņš ar otru pieslēdza durvis, kas līdz šim bija stāvējušas tik tāpat aiztaisītas. Tad saņēmis viņu abās rokās, aiznes pie dīvāna un nolika tur. Sākās pretošanās, spēkošanās un galošanās, kāda pa laikam parasta zemnieku puišu un meitu starpā. Darbaļaužu kārta bieži kautrējas, savas mīlestības jūtas izrādīt skūpstos, glāstos un glaimos, bet vismīļāk to dara dodot vaļu savām miesas spējām, izrādot, cik katrs ir tvirts un vingrs un it kā mērojoties spēkiem. Skolotājs aizgāja vēlu vakarā projām, un Ieva, jusdamās pagalam nogurusi no ilgās galošanās un grumšanās, ģērbās tūliņ nost, sviedās gultā, drīz iemīga un gulēja cietā laimīgā miegā līdz pat azēda laikam otrā rītā. Žigli tad piecēlās, žigli kopās, posās un ģērbās, jo vakarā šķiroties bija norunāts, ka šorīt viņš atnāks jau no rīta, un tad ies abi skatīties pilsētu, tirgu un kumēdiņus. Viņi gribēja būt jau pilnīgi gatavi, lai tik līdz viņš atnāks, varētu tūliņiet, ka lai istabā neiznāktu vairs nekāda tielēšanās, plosīšanās un turēšanās. Nē, tik tālu viņi nedrīkstēja vairs ielaisties ar šo straujo kaislīgo jauniekli. Tāda vaisirdīgi pārdroša runāšanās, rāšanās un gānīšanās kā vakarā bija bīstama. To viņa tagad ieskatīja. Vēl viena tāda zemnieciski parasta galošanās cīņa, un viņa nebūtu vairs kungs pār sevi. Vakarējie pārdrošie joki nedrīkstēja vairs atkārtoties, un tāpēc tie jau iepriekš bija jānovērš. Gadītais atnāca, kad viņa izkravājusi savus kožamos, radās jau sēžot pie galda un dzerot pienu. Paprasījusi, ko viņš vēlētos, pienu vai kafiju, viņa pati izskrēja pateikt istabenei, ko lai ienes. Turēdami azaidu viņi divatā saucās tāpat par tu, kā jau vakar bija iesākuši,
bet par vakarējiem notikumiem un vispār par mīlestību tagad nerunāja. Visa saruna grozījās ap to, kur nu ies, ko darīs un ko vispirms skatīsies. Par visu to Ieva bija patiesi priecīga. Viņai bija ap sirdi tik viegli, tik vaļīgi, tik brīvi, kā vēl nekad. Redzēt šo brašo tīkamo jaunekli sev tūmā, ar to runāties, smieties un jokoties, ap to darboties tā, kā tas notika tagad, tas bija tik jauki, tik neparasti jauki. Vecais barons viņai reiz bija teicis, ka viss viņas augumiņš izskatoties tā, it kā tas būtu radīts tikai priekiem un līksmībai, un šķistos jau pats no sevis, lēkt un diet gribam, ja vien viņai nebūtu allaž tik nopietna seja un tik sēras acis. Tagad nu viņa sevi vēroja, kā dziļā nopietnība viņas sejā un sērais skats viņas acīs, laikam zuduši, jo viņa patiesi varēja tagad skriet un diet ar tik vieglu sirdi un tik jautri, kā vēl nekad. Smiekli vairs nebija jāsmējas, tie lija un plūda paši no sevis. Jā, tagad viņa bija atkal jauna, nevien izskatā, bet arī sirdī un jūtās. Gluži tāda, kā tas viņas gados un viņas dabā iederēja. Viņa jutās kā atraisīta no smagām burvju saitēm, kuras gan neviens neredzēja, par kurām neviens nekā nezināja, bet kuras viņa bija jutusi un nesusi visu šos gadus. Tagad viņa bija no tām brīva, un tas viss bija šī patīkamā jaunekļa nopelns. Tik tuvu viņš tai stāvēja. Jā, viņa tuvums tai bija kā veselība, kā atzimšana, kā atjaunošanās. Viņa jutās atkal it kā meitenes gados. Ai, kā mīlestība var pārvērst cilvēku! Viņa priecīga un laimīga sevi brīnījās. Gan viņa pati gaiši atzina, ka savienošanās viņam nebūs iespējama, tamdēļ, ka viņa aizdzīvojusi savu dzīvi jau tālu projām, turpretim viņš savu, nu le tik sāk, bet saraut it visas saites ar savu pagātni, postīt un ārdīt visu savu iepriekšējo dzīvi, lai tikai iegūtu to, kas pašai tik tīkams un vilinošs, nekā nerēķinot par to, kādu iespēju tas viss ar laiku varētu atstāt uz pieaugušo dēlu. Nē, to viņa nevarēja, nedrīkstēja un negribēja darīt. Pret šādu savu laimību viņai bija gribot negribot jācīnās visiem miesas un dvēseles spēkiem. Bet, lai kā būdams tagadējie brīži ar patīkamu jauniekli, ir tomēr tik neizsakām jauki, īpaši te svešā pilsētā, kur nav jākavājas ne no kādiem pazīstamiem, kur var droši satikties, iet un runāties citiem nekā nezinot, kas viņi tādi ir. Brālis un māsa, vai vīrs un sieva, vai citi kādi tuvinieki. Jo īsāks satiksmes cēliens, jo tuvāk virzās neizbēgamais šķiršanās brīdis, jo saldākas un tīkamākas ir mīlestības jūtas. To viņa bija dzirdējusi jau agrāk, un nu izbaudīja to pati pie sevis. Viņi gan nešķirsies viens no otra nekur tālu. Viņa dzīvos pa vecam muižā, un viņš tikai pāris vērstu tālā skolas namā, bet tomēr viņi būs tikpat kā šķirti. Satikties tādā draudzībā kā tagad, tik sirsnīgi izrunāties un tā brīvi un vaļīgi izturēties viens pret otru, to jau viņa vairs nevarēs. Taisn otrādi, no tā būs jāsargās, un viņa to arī darīs, cik stingri vien spēdama un prasdama. Bija viņi pilsētu pa daļai apskatījuši un gāja tagad uz gada tirgu, kad viņš kādā klusākā ielā sāka atkal runāt par mīlestību. Pirmo reizi šodien. Runāja viņš tagad atkal nopietni, bet mierīgi, mazāk kaislīgi nekā vakar, vairāk jautādams un gribēdams zināt viņas domas, mazāk uzstādamies ar saviem ieskatiem. Kad viņa galu galā tam smagi nopūsdamās atteica, ka daudzreiz nevarot dzīvē tā izdarīt, kā patiktos un vēlētos, un tālāk esot jādzīvo parastā dzīve tālāk, viņš palikdams stāvot uz vietas, vaicāja tai, vai viņa tiešām tā domājot arī šī gadījumā. Jā, tāpat, viņa atteica brīvi un vaļsirdīgi. Kam dēļ īsti? Kādu iemeslu dēļ? Nevaru tev visus tos izstāstīt, un ja arī izstāstītu, tikpat tu tos nesaprastu, tamdēļ, ka mani nepazīsti. Tu redzi mani tikai tādu, kāda es tagad esmu. Mana agrākā dzīve tev sveša. Viņi gāja atkal tālāk, izstaigājās pa tirgu, apskatījis zvēru un kumēdiņu būdas, spaida kādā ēdnīcā kopā pusdienu, un vakarā aizgāja katrs savā mājvietā. Nākošajā rītā viņš to atkal uzmeklēja, un abi draudzīgi un priecīgi sarunādamies devās uz pils pusi, gribēdami šodien
vispirms apskatīt, kaut arī tikai no ārpuses vien, šo vareno ēku, par kuru bija dzirdējuši, ka tanī esot tikpat daudz logu, cik gadā dienu. Apskatījuši pili no vienas un otras puses, viņi nosiedās pils dārzā uz sola. Vai zini ko? Viņš pēc ilgas klusēšanas teica, paņēmis viņas roku savā. Es nevaru aprast ar domām, ka mūsu dzīvē, lai viss paliktu pa vecam. Vai tev tiešām liela patika palikt tavā līdzinējā dzīvē un būt vecajam diengalim par mīļāko? Nē, to es necietīšu, nekad nepielēdīšu. Nevienu nakti, nevienu dienu, nevienu brīdi es tevi vairs neatstāšu pie viņa, lai tad arī notiek, kas notikdams, bet viņa tu vairs nebūsi, viņš tevi vairs nedabūs nereiziņu. Nepaguva viņš pabeigt savu teicienu, kad ieraudzīja turpat pa celiņu nākam uz šo pusi veco baronu. Ieva izrāvusi roku skolotājiem no plaukstas, steidzās baronam pretī, skolotājs piecēlies palika apjukumā turpat stāvot. Apsveicinājies ar Ievu un paņēmis viņu zem rokas, barons pienāca pie skolotāja, uzprasīdams, vai grāmatas jau nopirkuši. Ieva kaunēdamās melot, ka viņi grāmatas pavisam bija aizmirsuši, drusku padomājusi atteica, ka viņiem neatlicis laika grāmatas meklēt un pirkt, jo abas dienas pagājušas skatoties pilsētu un tirgu. Lielskungs teica skolotājiem, lai aizejot grāmatu pārdotavā, izmeklējoties grāmatas un lai atnākot ar rēķinu viesu namā, viņš tad iedošot naudu. To teicis viņš ar Ievu, soļoja uz viesu namu. Ielas stūrī pagriezdama galvu atpakaļ, Ieva redzēja skolotāju, tanī pašā vietā, kur bija palicis, vēl stāvam, kā par sals stabu sastingušu.